Staļģenes skolas vēsture. 1921. gadā valdība piešķīra 1000 lapas, lai baronam von Relpenakam atseviļinātajā pilī ierīkotu skolu. Naudas mēbeļu un grāmatu mācību iegādēji nepietika. Tādēļ pārējos nepieciešamos līdzekļus sagādāja Jaunsvirlaukas, Emburgas un Garozas pašvaldības. Sešklasīgo pamatskolu organizēt un vadīt uzņēmās skolotājs Augusts Švarcbachs, kurš pirms gada bija atgriezies no bēgļu gaitām Krievijā. 1921. gada 13. septembrī svinīgo Staļģenes skolas atklāšanu vadīja un skolu iesvētīja Jēlgavas virsmācītājs Kullītis, piedaloties valsts prezidentam Jānim Čakstem. Tajā laikā Staļģene bija jaunākā apkaimes skola. No 1872. gada ministrijas skola jau darbojās Jaunsvirlaukā. Kaimiņos Emburgā, jeb Annas Možā, gala kroga lielajā istabā ierīkotajā skolā bērni mācījušies jau kopš 1851. gada. To turpināja darīt arī Latvijas brīvvalsts laikā, bet nu jau uz vecā kroga pamatiem uzbūvētajā jaunā ķieģeļa ēkā. Taču, lai iegūtu pilnu pamatskolas izglītību, emburtsniekiem vēl 2 gadus bija jāmācās Staļģenē. 20. un 30. gadu fotogrāfijās skolas bērni redzami cītīgi strādājot, spodrības nedēļas talkās, dēstot eglīšu cilžogu vai upeņu krūmus. Pavasaros, gatavojoties bērnu svētkiem skolotāju Grīšļu vadībā, trenējušies vingrotāji. Bijušais kara lidotājs, Lāčplēša kara ordeņa kavalieris skolotājs Harijs Ķeikuls pracis jauniešus aizraut vadot kori un iestudējot teātra izrādes. Būdams aizsargs, vadījis arī skautu organizāciju. Savās dienas grāmatās meitenes un zēni rakstījuši par ekskursijām uz Jēlgavu un Rīgu. Daudzus gadus skolotājs Jēgers mudināti, bērni sūtījuši apkārtnē pierakstītās teikas, anekdotas, mīklas un nostāstus uz latviešu folkloras krātuvi, kopā gandrīz 5000 svienību. 1941. gada 29. jūnijā arī staļģenieši tika ierauti 2. pasaules karā. Ienāca vācu karaspēka velosipēdistu rota. Skolu valsts laikā saglabāja savas telpas. Te neierīkoja hospitāli, kā tas notika daudzās citās mācību iestādēs. Mācības gan sākās ar oktobri, un vasaras brīvlaikā bērni devās jau aprīlī. Skolotājiem kara gados vasaras atvaļinājums bija visai nosacīts. Tiem, kuri neizglītojās kursos, vajadzēja obligāti nostrādāt 3 mēnešus pašu izvēlētajās saimniecībās. No 1942. gada pārdēvēja klases, katru paceļot uz augšu. 6. nu bija kļūst par 7. Skolas ikdienā neiztika arī bez pārkāpumiem. Piezīmes vēst, ka skolotāji apkarojuši dažādu lietu pirkšanu, pārdošanu, spēlēšanu ar rakstām spalvām. Svētki gan ir klusāki kā ierasts, svinēja tikai Ziemassvētkus. 1944. gadā frontes līnijas kāra Staļģeni, atstājot aiz sevis izrakņāt skolas parku un sagraut jauno, tikai pirms 10 gadiem uzbūvēto tiltu pāri Lielupei. Augustā jau visā dzīves jomā bija atgriezusies padomju kārtība. Skolas bērnu valodā ieviešanas jauni vārdi, sociāliskā sacensība, pionieri, komjaunieši. Uz Ļeņina piemiņas dienu vajadzēja katrā klasē pa 2 sociāliskās sacensības uzvarētājiem, piemēram. 5. klase sacentās ar 6. klasi, kura labāk mācīsies krievu valodu. Staļģenes pionieriem bija jāsacenšas līdzināties varonīgiem lidotājam Nikolajam Gastelo, jo tieši viņu vārdā nodēvēja pionieru vienības organizāciju skolā. Skolotāji ideoloģiski izglītojās, reiz nedēļā studējot Staļiņu darbus un pedagoģiskajās sēdēs cītīgi lasot referātus. Tā kā skola darbojās kā pagasts kultūras centrs, tad padomju propagandas ietveros
priekšlasījums par aktuālām tēmām, piemēram, baznīca un valsts vai darvinisms un marksisms, jāvar noklausīties arī ciema iedzīvotājiem. 1948. gada janvārī vien šāda iespēja ir katru darba dienu 20 priekšlasījumu. Par jaunu amatskolas praksē ar 1945. gadu kļuva mācību pārziņas ar Jelgavas tautas izglītības nodaļas pavēli. Mūsu skolā to sāka pildīt Lūcija Krastiņa. Pirmajos gados pēc kara nekādas lielās gudrības skolā mācīt nevarēja, jo nebija pat mācību grāmatu. 162 bērnus tajos gados izglītoja pavisam neliels kolektīvs – Rudzītis, Krastiņa, Kristals, Gustava, Saleniece un Videka. 1953.–54. gadā skolas vadību uz turpmākiem 30 gadiem pārņēma Staļģenē ļoti nozīmīgs cilvēks Viktorija Kausiņa. Jau pirmajos gados, kā atceras tā laika mācību pārziņas skolotāja Elša Stelmhere, tika sakopt skolas apkārt, izveidots puķu dobes, celiņi, aizvākt nokalšie koki, bijušās muižas parkā, dīķu ziemeļu malā ierīkots rožu celiņš, bet ap seno laiku liecinieku saules pulksteņu stabu ierīkots akmeņdārs. Nostāstiem apvīto ozolu koka grīdu dīķos gan neizdevās atrast. Skolai ciema padomu piešķīra bez saimnieku palikušās kļaviņu mājas, ko piemēroja skolotāju dzīvokļiem un internātam. 1957. gadā atklāja sporta zāli, kas kalpoja vēl ilgi. Pateicoties fizkultūras skolotāja Blauvetei, 50. gadu beigās bijuši sporta vingrošanas ziedu laiki. Nodevs sava laika tradīcijām jāpilda, tādēļ svinīgos brīžos bērni pulcējās pie pieminekļa kritušajiem padomu armijas karavīriem tagadējā Rotaļu laukuma vietā. 50. gadu beigās karavīrs pārabedīja un arī pieminekli pārvietojas Jaunsviru lauku. Tā vietā kādu laiku iekopa izmēģinājumu lauciņu, bet vēlāk ierīkoja satiksmes noteikumu mācību vietu. 63. gados ar izglītības ministrijas pavēli skolā vajadzēja apgūt lēnā valša, fokstrota un tango deju soļus. Sākās deju konkursu prakse. Skolēnu rajona republikas sacensībām trenēja Pranka un Čilčs. Sarīkojumu un sporta deju tradīcijas mūsu skolā ir stipras. Stabilu vietu latviešu sporta deju klubu vidū ieņēmis klubs Lielupe, ko dibinājusi un ilgus gadus vada skolotāja Ilona Freimana. Jaunas vēsmas mācībās ienes tehniskie līdzekļi. 1970. gads aizritēja gatavojoties Ļeņina 100. dzimšanas dienai ar zīmēšanas rokdarbu un fotopulciņu skatēm. Vasaras aizritēja darbā kolhoza laukos un fermās. Ekonomiskā pacēluma ziņā 70. un 80. gadi Staļģenē bija veiksmīgi. Strādāja eksakts cehs, kas sadarbojās ar kosmētiskās rūpniecības izēvielu ražošanu Maskavas rūpnīcai Svoboda, fabrikai Grims, arī Ļeņingradas
Stallinas, Harkovas, Kijevas parfumērijas uzņēmumiem. Vēl daudziem atmiņā ir gaišā, staļģenē ceptā, ļoti garšīgā salskābā un baltmaize. Mīļā magonī, tavi bādi izskaistīti vējā. Mīļā, nebeidz magonī. Es tevi mīlēšu un dusmas piedošu, es tevi redzēšu, ziedošu. Lai piedeg pīrāgs, lai tas deg, lai iet kā iet, jo zinu labāk vēl ies. Sekmīgā saimniekošana ļāva izbūvēt ciematu ar daudzstāvu un individuālajām mājām. Arī par bērnu trūkumu komplektējot klases sūdzēties nevarēja, un vecā skola kļuva par mazu. 1976. gada rudenī sāka rakt būvlaukumu Staļģenes jaunās skolas pamatiem pēc arhitekta Gunāra Helmaņa projekta. Atļāva gan būvēt nevis jaunu skolu, bet tikai piebūvu vecajai skolai. Tā kopā tika savienotas divas pilnīgi nesadarīgas ēkas – 18. gadsimta beigu arhitektūras pietneklis un 3-stāvu būve. Lielajā gaišajā ēkā bija padomāts par skolotāju ētībām. Pie katra kabineta ierīkoja telpu mācību materiālu glabāšanai un skolotāju atpūtai. Ar 1978. gada 1. septembri aizsākās skolas jaunā korpusa vēsture. Direktora Kausiņa prata panākt, lai skolai būtu moderna fizikas, ķīmijas, svešvalodu kabineti, bet pat kā vēstures skolotāji varēja lepoties ar republikā vislabāk tehniski un metodiski iekārtot kabinetu pamatskolu grupā. Skolēniem interesants stundas aizritēja bioloģijas skolotājs, mācīja pārziņas, bet no 1983. gada arī direktors Astrīds Valpēters iekārtotajā bioloģijas kabinetā. Puķis klasēs, gaitiņos, skolas pagalmā ir viņas laika iezīme, tāpat kā tekstilī un keramikas iegāde, kas palīdzēja izveidot skolai savdabīgu māksliniecisko noformējumu. Astrīda Valpētera atbalstīja jebkuru pozitīvu ierosmi, nodrošināja apstākļus tās īstenošanai. Ļoti daudz viņa darīja, lai pētītu skolas vēsturi. Sarakstījās ar bijušajiem skolas darbiniekiem. Vairākas staļģeniešu paudzes ģeogrāfiju un latviešu valodu apgūšas pie skolotājas Albīnas Rečīnskas, kurai 31 gadu Staļģenes skola bija darba vieta. Savu vārdu mūsu skolas vēsturē viņa ierakstījusi, vāciet arhīvos materiālus par pagastu vēsturi, kopā ar bērniem pierakstot atmiņas par skolu un apkopojot fotogrāfijas par pašiem skolas pirmsākumiem. Staļģenes skola varēja lepoties ar savu muzeju, ko iekārtoja un vadīja Rečīnska. Katros mūsu svētkos kopš 1996. gada skan himna veltījums skolai ar Rečīnskas vārdiem. Tāpat priekšstats par mūsu puses notikumiem un ļaudīm gadsimts garumā varam gūt izlasot viņas grāmatu Lielupei līdzās. 90. gadu sākumā direktors Mārs Švarcas laikā kapitālo remontu piedzīvoja kādu lauku pamestu muižu sēku. Kopš 1994. gada te darbojas bērndārs grupiņas. Skolas zāle pārtapa par bibliotēku, svinīgos pasākumos pulcējās izremontētās muižas ēkā. 90. gados skolā, pateicoties sporta skolotājiem Aivaram un Lēlai Nagļiem, par daudz jauniešu aizraušanos kļuva vieglatlētika, šķēpa mešana un brīvā cīņa. Sportisti tajā laikā sacensībās pabijuši Ungārijā, Šveicē, Austrijā, Igaunijā, Somijā un Zviedrijā. Skolas stadionā treniņi aizritēja Latvijas sporta dzīvē nu jau pazīstamiem šķēpmetējiem Andrijam Vasiljevam, Aldim Ančkinām, Jānim Liepam.
Direktore Biruta Liepa parūpējās par skolas simboliku, un kopš 1999. gada mācību gadu noslēdz karoga svētki. Pateicības un naudas balvas saņem skolēnu skolotāji, kuri guvuši panākumus mācībās un ārpusstundu aktivitātēs. Goda vietā šajā dienā ir skolas karogs no 1996. gada, ko sarūpēt palīdzējis bijušais skolnieks Jānis Vīgams. Direktora Liepa uzsāka vēl kādu tradīciju – absolventu salidojumus. 1996. gadā absolventi kopā sanāca nosvinēt savas skolas 75. gada dienu. Lai racionāli izmantotu līdzekļus, Jaunfilaugas pagasts 2005. gada 20. jūnijā veica skolu reorganizāciju, apvienojot Staļģenes un Zirnieku pamatskolas. Šodien Muižas ēkā darbojas pirmsskolas bērnu grupas, iekārtot mūsdienu prasībām atbilstoši datorklase, dabaszinību un mājdarbības kabineti, aktīvists skolotāja Andras Krupska, darbojas Mazpulks, Republikas un starptautiskajā sacensībās atzīstams panākumus gūs sporta deju kluba Lielupa dalībnieki, augstus rezultātus rajona mērogā sasniedz sportisti populārs skolēnu vidū, ir rīkotais ilgadējais konkurss Super.